Konors Makdeivids, viņš jau var dabūjis savu jautājumu. Nedzirdēju, viņam bija. Es visu kaut ko esmu dzirdējis, kur viņus tur gāna. Viņus tur gāna, bet to laikam neesmu dzirdējis. Visus Makāru tur visu pēc kārtas gāna. Un par Makdeividu viņam bija uzdots jautājums, ka, tev ir daudz finālu, tu esi ļoti, tā kā vienmēr bijis klāt, bet tas sudrabs tur visur ir klāt un tam līdzīgi. Tu esi īstajā brīdī, bet visu laiku zāģē. Es patiesībā pat neatceros, ko viņš atbildēja, jo man īstenībā uznāca vienā brīdī tādas dusmas par to, ka, dusmas, bet es domāju, bļāviens, kas tas pa sviestu ir? Edmontons Oilers, būsim godīgi, ja tur nebūtu 97. numurs, tad viņi to finālu nekad redzējuši nebūtu. Būsim godīgi, nevienā no tām sezonām viņi tur varētu skrāpēties par pirmo kārtu. Tas ir jautājums. Un tad tu uzdod tādu jautājumu, ka tu ties līdz finālam, bet nesūdi nespēja vinnēt. Come on. Jā, bet tu skaties, jo ilgāk tas vilksies. Viņam jau smagāk, protams, ka paliks tā medaļa ap kāklu sudraba, vai ne? Bet tajā pašā laikā pirms gada tieši viņš iemet izšķirošo golu 4 nācijās, un tā spēle nebija mazāk svarīga. Viņam bija ārkārtīgs. Tas bija vēl tas 51. štata laiks un nojināšana un viss pārējais. It kā noperformē svarīgā brīdī, bet vienkārši likās, tik indīgi tā vide tagad pēc olimpiādas. Es sen neesmu redzējis īstenībā tādu hypu par to visu. Kāpēc viņi vēl indīgāk ir? Jo visa pasaule redzēja, ka kanādieši labāk.